Viņi dzird man, popi tā ideja radās. Varbūt mums jāgriežās otrādi tagad šajā brīdī. Tu vispār Nu, redz, dziesminieki parasti ļaujās visam. Klausās, kužinās apkārt, par ko vispār dziedāt, kāpēc, kas ir tas, ko mēs gribam pateikt, kas ir caur to dziesmu jāsaka. Un tad bieži vien pasaule ir tā, kas uzdod jautājumu, un dziesminieki atbild, un popa uzdev jautājumu, vai te šajos te mežos, šajā pilskalnā, šajā vietā var skanēt dziesma. Un dziesminieki, un mēs sapratām, ka jā, jo ja vieta sauc, mums ir jāatsauc, un ļoti labi, ka ir jaunas vietas, kurās atkal dziesminieks nokļūst, saklaus kaut ko atkal jaunu, un kaut ko var vēstīt tālāk caur savu dziesmu, caur savu dzeju, un tā kā, popi sauc tā pārliecinoši iekšēji, tad mēs arī pārliecinoši atsaucāmies. Forši. Jo nē, man arī patīk. Jo tās tak nav būres, kas uz vilkas mastā. Tas ir mans laiks, tas palicis krastā. Tāpēc ievāci pasaulīt lidu. Glābt valsti, manuprāt, ja pirms 30 gadiem dziesminiekam uzdeva jautājumu, kas ir viņu uzdevums, viņiem tas viss bija ļoti skaidrs. Jo viņi bija tie, kas kustināja procesus, lai mēs atgrieztos pie savas valsts. Kas arī notika. Šobrīd dziesminiekam ir tikpat sarežģīts uzdevums kā visiem pārējiem pasaulē. Kas tad tālāk? Jo dziesminieks vairāk vai mazāk ir bijis tas, kas ir kā, viņi ir kā antenas. Viņi uztver procesus, pasaules procesus, lokālos procesus, savus procesus un nepastarpinātā veidā par viņiem runā un vēsta. Tā ir vienmēr saruna ar klausītāju. Nevis tikai smuka dziesma ar piedziedājumu. Un ļoti nozīmīgs ir vēstījums, ko nodod dziesminieks ar savu mūziku un ar savu vārdu. Par ko tad cīnīties šobrīd, par ko iestāties. Un to var arī redzēt, dziesminieka saturs šobrīd ir ļoti, ļoti dažāds. Dziesminieki runā gan par globālām lietām, gan par ļoti personiskām, un viņi arī savstarpēji sāk ļoti atšķirties. Ja padomu laikā dziesminieks vienoja šis zemteksts, šis brīvības zemteksts, par kura visi sapratu, tad šobrīd dziesminiekos atspoguļojas visa pasaules, daudzveidīgā informācija, globalizācija, kas mēs esam katrs viens. Un tāpēc es esmu pamanījusi, ka gluži kā savus frizieris, savus ārsts un savus astrologs, savus stilists. Katram cilvēkam sāk veidoties arī kaut kāds savs dziesminieks, jo aiz tam, ka viņi ir tik dažādi, katrs klausītājs atrod arī savu dziesminieku, caur kuru viņš vissaprotamāk, varbūt var par šīm lietām vairāk padomāt. Un tas ir ļoti skaisti, ka katram klausītājam ir savs dziesminieks, katram dziesminiekam ir savs klausītājs, un nav nepareizu vai pareizu dziesminieku. Un vienkārši īstais kādam konkrētam cilvēkam vai kādai konkrētai lietai. Un, ja mēs pavērojam Latvijas dziesminieku saimi šobrīd, tad ir dziesminieki, kuri runā par ļoti intīmām, par ļoti nesaprotamām, varbūt pirmajā brīdī, un ir dziesminieki, kur runā par ļoti globālām, runā ļoti skaļi. Ir dziesminieki, kur atļaujas varbūt izkliegt savu vēstījumu, un ir tādi, kas čukst. Tāpēc dziesminieks ir jāklausās ļoti nepastarpināti, jo tajā viņa vēstījumā viņa vēstījums ir ļoti tiešs un cilvēcisks, un tāpēc varbūt arī ir labi, ka dziesminieki neraujas uz kaut kādiem topiem, reitingiem, ka viņiem nav kaut kādu
nosacījumu, lai būtu dziesmnieks. Tas ir tikai iekšējais sirdsapziņas un ētikas jautājums, kurā viņš izkristalizē, kā viņš grib runāt. Un tie nav kaut kādi ārēji faktoru kopums, lai atbilst dziesmnieku standartiem. Tāda dziesmnieku standarta nemaz nav, ka tas pats viņu uzbūvē. Un nav svarīgi muzikālās izglītības bieži vien, bet dziesmnieks, kurš melo, neviens neklausās. Un tas arī ir tas īstais un vienīgais rādītājs, vai tu esi vai neesi. Un arī to zina tikai pats dziesmnieks un pasauli, kur viņam atbild. Un tāpēc, manuprāt, šajā laikā, kad mēs esam tik ļoti apjukuši, tik ļoti ierauti tādā informācijas virpulī, ir feini, ka mēs varam caur dziesmnieku arī sadzirdēt viņi kā tādi ceļa zīmes, kā tādi ceļa rādītāji, kā tādi mierinātāji, kā tādi sazemētāji, kā tādi lidinātāji. Un tāpēc arī šis sauciens no Popes tieši Kurzemes dziesmnieku vārtiem, kuri vērsies augustā, ir tāds pierādījums, ka dziesmnieku lomai sabiedrībā, ka šobrīd arī vietas var pasaukt dziesmniekus pie sevis, jo arī vietas grib dzīvot, grib iegūt jaunu elpu, un dziesmnieks ieradīsies Popē, saklausīs Popi, un Popi saklausīs dziesmnieku, un manuprāt, mēs nevaram kalt šobrīd tādus plānus tieši kā tas viss attīstīsies, jo tas būs darbiņš, kur darbs darīs darītāju. Un ir feini, ka vietas sauc šobrīd dziesmniekus. Un Popi ir saukus un dziesmnieks ir atbildis. Jo tās tak nav būres, kas uz viltas mastā. Tas ir mans laiks, kas palicis krastā. Tāpēc ievāci pasaulīt lidu. Man liekas, ka tas, kas pirms 30 gadiem vienoja dziesmnieks, tas bija šī brīvības ideja, šis zemteksts, ar ko viņi gāja savās dziesmās. Un ka šodien šīs tēmas, par kurām dziesmnieki runā, ir dažādas. Katram var būt dziļi personisks un jau tādas arī globālas. Bet droši vien jau arī šobrīd ir kaut kas tāds dziesmnieks vienojošais. Kas ir tas, kas tomēr vieno dziesmniekus? Es domāju, ka dziesmniekus tā varbūt, ka tēma nav vienojošā, bet ir tas izpausmes veids, ka gribas kaut ko pateikt skaļāk, tā, lai sadzird, lai jūt. Un varbūt tās ir tādas dziļi personīgas, individuālas lietas no sākuma. Un visbiežāk tā ir jauniem dziesmniekiem, kad viņi tiešām par mīlestību, protams. Es domāju, ka tā varbūt arī ir vienojošā tēma, jo mīlestība gan pret savu tuvāko, gan pret dzimteni, pret savu zemi. Arī dziesmnieki reizēm vēl kaut kādas dziesmas savai pilsētai, piemēram, saviem cilvēkiem, savai kādai kopienai. Tā jebkurā gadījumā ir mīlestība. Ja dziesma jau vispār pat par sevi tāda dzīva mīlestība. Iedomājies, kā dziesma rodas. Viņa rodas no tā, ka tu paņem ģitāru vai klavierus vai koklu vai jebkuru instrumentu un tu apsēdies pie viņa un radi melodiju. Tev atnāk tā melodija, tev atnāk vārdi, vai tu paņem kādu dzeloju krājumu un tev vienkārši viņš sāk skanēt rokās. Un tajā brīdī esi tikai tu ar savu melodiju galvā, ar tekstu, kas varbūt ir uz papīra, varbūt arī rodas galvā reizē. Un tas ir tas pirmavots, tas pirmsākums, un dziesminieks ir šis pirmsākums. Tāpēc pie mums viesojas, teiksim, bieži vien dziesmnieku pasākumos arī rock mūziķi. Kā mēs varam pateikt, piemēram, kas ir Ieva Akurāte? Vai viņa ir rock mūziķe? Vai viņa ir pop dziedātāja? Vai viņa ir dziesminiece? Viņa ir dziedājusi un darbojusies tik dažādos žanros, ka
nav iespējams novilkt šīs robežas. Un jautājums, vai vajag? Nevajag. Vajag baudīt, dziedāt, klausīties, mēģināt saprast. Jo manā uztverē ir tikai viens kritērijs, kā mēs varam izvērtēt, vai tu esi dziesminieks vai nē. Tā ir tāda sirds sajūta, kā es vienmēr esmu mēģināju saprast, tas ir dziesminieks vai nav. Pēc paklausos, ja viņam ir ko teikt, tad jā, viņš ir dziesminieks. Ja viņš ar visu savu būtību stāsta mūzikā, runā mūzikā, un viņam ir labs vēstījums, ko pastāstīt, tad jā, un tā ir milzīga bagātība. Jā, tas ir tas, kas man arī vienmēr ļoti piesaisties šiem dziesmniekiem. Vienmēr tā sadaļa tieši tā saruna, tā dziesmnieka saruna ar klausītāju, tas dialogs arī, kas veidojās, tur vibrācija līmenī, citreiz ar vārdu. Tas ir tas, ko tu nevar iegūt ar to profesionālo, augstu profesionālo kaut kādu priekšnesumu, tur mūzikā vai koncertzālē. Tas ir tas īpašais unikālais, jā, tas tūplāns. Tā ir tāda divvirziena kustība. Lielākoties nevis tas priekšnesums un tad aplausi pretējā virzienā, bet tas tāds dziļš tas process, man liekas, tāds veidojās. Tad man arī gribētos popē redzēt, ka mēs dziesminiekus redzam tādā tūplānā, ka mēs runājamies ar viņiem, un mēs varam uzdot jautājumus, mēs varam pajautāt, kā tad viņam rodas šī dziesmas, vai uzdot pēkšņi koncertu vidū, citā koncerta vidū, pajautāt, es nesapratu, kam bija šitā dziesma autors, tas bija to ļoti forši, jā, lai mums ir šī dzīvā diskusija. Mēs jūs ļoti gaidīsim. Neslēpies mežā dziesminiek, neslēpies dzejniek pļavā. Es nemāku tavā popmūzikā ietiekšā. Sākas dzīvītes zaļā. Jā, dziesminiekiem reizēm ir jāiedod dunka, tāpēc mēs aicinām arī cilvēkus, kuri pazīst dziesminiekus, kuri zina, ka tur viens ir, viņš spēlē ģitāru, kokli vai jebkādu citu instrumentu un rada un dzied, un viņam ir ko teikt, piesakiet viņu vietā, jo dziesminiekiem piemīt tāda laba īpašība. Viņi bez mums reizēm var iztikt, bet mēs bez tevs dziesminieki nekādīgi. Esi draugs, piesaki savu dziesmnieku. Bet mirklis vērts ir vien tad, ja to dzīvo, un griežas debesis spēļu. Vilciņš sīgs virs zvaigznes, jo kušas elpot var un drīkst griežas debesis. Spēļu vilciņš sīgs virs zvaigznes, jo kušas elpot var